Un arī svarīga ir atpazīt emocijas tieši sejā, kā viņš tajā brīdī jūtas. Bērniem ir ļoti svarīgi, ka viņi izprot, kā šīs emocijas izskatās citos cilvēkos un ko bērns tajā brīdī var darīt. Mēs nevaram bērnam piedāvāt emociju regulācijas pieejas, stratēģijas, ja viņš nezina, kas vispār tā ir par emociju un kāpēc vispārībā ir jālieto kaut kādas pieejas. Un viņš var to iemācīties, redzot, kā citi bērni vai pieaugušie izskatās. Piemēram, ir realistiska situācija, kad bērnam ir tādas lielas emocijas, neapmierinātība, viņš iespējams ir sastrīdējies ar citu bērnu vai atņēmis mantiņu citam bērnam, un tas cits bērns ir nelaimīgs, neapmierināts. Un tas, ko mēs darām, mēs nevis vēršam uzmanību uz emocijām tādā cieņpilnā veidā, kad paskaties, man šķiet, man izskatās, ka viņa sēņa ir tāda bēdīga, izskatās, ka viņam nepatika, viņam to mantiņu paņēma nost. Un tas būtu tas, kā mēs parādām, ka redzi, kāda viņam ir sejas izteiksme. Man šķiet, ka viņš nejūtās priecīgs, man šķiet, ka viņš jūtas bēdīgs, dusmīgs. Ko tu par to domā? Bet otra lieta, ko mēs noteikti varam darīt un kas ir jādara, un šis attiecās tad, kad mēs runājam jau par zīdainīti. Tiklīdz bērnam ir emocijas, mēs saucam viņa paša emocijas, jo tādā veidā mēs viņu iepazīstam, ka viņam ir šīs emocijas, ka viņš šādi jūtas. Un šis ir ārkārtīgi svarīgi, jo bieži vien mēs aizējam pie šīs sadaļas, ka mēs bērnam rādam dažādu veidu emociju sēņas, bet kas notiek, ka mēs bērnam parādam, viņš nemāk nosaukt tās emocijas, jo tur nav bijusi tā daļa, ka mēs arī bērnam pašam saucam tās emocijas, kā viņš jūtas, un viņš var zināt tikai tad, ja mēs iepazīstam viņu, ja mēs viņam pasakam, kā viņš jūtas.